vai mēs būsim tas dambis, kuru šī plūsma apies. Lai šī gultne neaizsērētu, eksporta ostu paplašina. Te būvē atkal jauna piestātne, bet ostas pārvalde savukārt iegādājusies zemes sūcēju dzelmi. Tas pārbūvēts Holandē, un šodien notiek izmēģinājuma brauciens. Laikā, kad labāk krasta varenie uzņēmumi bija Vissavienības slaucamās loks, upes kreisajā krastā novārtā pamestam lēnām bojā gāja pilsētā. Kā ir šodien? Es uztveru gan vienu krastu, gan otru, gan ražošanu, pilsētu un ražošanu, visi, kurā griezumā, kas savstarpēji saistīts, nekādā gadījumā ne izolētas lietas, uz kurām arī vajag skatīties kā uz vienotu procesu. Un tātad, ja sāks nīkuļot pilsētu, tādā ziņā kā vide, kurā cilvēki dzīvo, tad nīkuļos šie termināli, šī ražošana. Un otrādi, ja nīkuļos šie termināli, šī ražošana, tad nīkuļos pilsēta. Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, lai kāds no viņiem sāk nīkuļot. Tā ir tā galvenā politika. Ļoti, ļoti vienkārši, ja? Vecais Bānītis vēl pēc kara savienoja Ventspili ar piekrastes ciemiņu. Atjaunots un uzkodrināts, kļūst par brīvības muzeja lepnumu un kalpo mazo ventspilnieku izpriecei. Bet kara beigās, kad Mazbānītis pukšķināja gar zvejnieku ciemiem, ļauds tumšās rudens naktīs zvejnieku laivās bēg uz Gotlandi. Daudz palika jūras dzelmē. Tas viss notika toreiz, kad vecmāmiņas bija jaunas sievas. Tagad ir izaugušas citas paudzes, kas nepazīst kara. Un grib ātrāk tikt tajā kapitālismā. Vai vismaz tirgus ekonomikā.
nopietnu pilsētas kultūras spējas apliecinājumu veidojas Ventspils starptautiskais koru mūzikas festivāls. Šovasar jau 3. Latvijas eksporta daļa Ventspils ostā galvenokārt ir kokmateriāli. Apiermautas tirdzniecība ir senas tradīcijas. Tā notiek koku iekraušana Ventspils ostā 1924. gadā. Ventspils koka vecajā cehā var redzēt gandrīz vai gadsimta sākuma tehnoloģiju. Bet ir šeit arī moderns koku skaita plātņu cehs. Un kopā ar zviedriem uzcelta mūsdienīga zāģētava. Šeit uzstādīta baļķa automātiskā šķirošanas līnija, baļķu izotājs, 2 žāvētavas.
Zemnieku kolhoza laiks aizgājis nebūtībā. Nu, katrs pats var izvēlēties laivas biedrus, izņemt licenci un zvejot. Šoruden jādomā par to,